Strādāju Jūrmālas ūdenī kopš 2018. gada. Sāku kā santehniķis vienkārši. Šeit strādāja radinieks un piedāvāja, nāc, pastrādā par santehniķi, tā kā, pastīsies, kas un kā. Tā es arī sāku. Kaut kā skatījos, kāda tas viss notiek, un sapratu, ka es principā varētu daudz ko dot šim uzņēmumam. Protams, man nebija attiecīgās izglītības, lai es tiktu kaut kur augstāk vai kaut ko darītu. Tad arī paralēli sāku mācīties. Sāku par inženieru komunikāciju tehniķi, pēc tam par vides iekārtu tehniķi. Tagad apgūstu universitātē vadību. Jā, par mācībām skaidrs, ka ņemot vērā, es esmu 40 gadnieks, un man, protams, ir mājās 3 mazi bērni un vispārējie pienākumi. Protams, ka es nevaru mācīties universitātē dienas nodaļā un tā tālāk, un pat arī ne vakara nodaļā, tāpēc, ka tas ir sestdienas un mana ģimene tā nesanāk. Bet, protams, tagad mūsdienās ir visādas iespējas. Ir pieaugušo izglītība, ko es izmantoju abas reizes, teiksim. Tu vari mācīties arī mūsdienās tālmācībā, sevis izvēlētajā laikā. Un par hobijiem arī interesanti tas tā kā arī par ūdeni. Patīk burāt ar veidēli. Arī it kā ūdens, savā ziņā. Un vēl pēdējā laikā, cik man ir meitas un viņas mums iet uz karatē, tad es tā kā arī tagad sestdienās iesāku. Sapcīt, mums ir ļoti labs karatē pulciņš Jūrmalā un arī treneris. Jūrmalas karatē skola, tā kā tas vairāk par hobiju. Es domāju, ka cilvēki jau ir pieraduši, kad ūdens ir, tad viss ir kārtībā. Tu jau saproti tikai tad, ka viņi nav. Vairāk, kad tu atver to krānu, viņa nav. Tad tad ir traki. Tīpaši, ja tu tajā brīdī esi bijis dušā vai ar ieziepētiem matiem, vai arī runājot par kanalizāciju, ja tev tas, kas tur nāk, neiet vairs prom, tad to tu tā kā novērtē. Tad mēs nākam palīgā un tad mēs arī esam vajadzīgi. Tu tajā iesaisties, nevis viens, visu manu komandu, un mēs ar to tiekam galā un atrisinām. Protams, ka cilvēki ir pateicīgi. Un kādreiz, ka kāds pat varbūt ne tieši pasaka, bet atnāk caur vadību vai kā, kad paldies, jā, ka jūs izdarījāt. Un tā, protams, kad ir prieks un gandarījums. Jā. Man patīk mans darbs, es esmu apmierināts ar savu darbu. Ja es redzu, ka es kaut ko varu dot, tas jau ir tas, ko mēs visi gribam, ka mēs varam kaut ko pienest, dot kaut kādu pienesumu.